Labdien! Es esmu tas, kas es esmu. Es esmu sieviete Ilga, Aleksandra meita, no Vedrusu, Guļajevu mulku dzimtas. Un šodien, 2024. gada 29. oktobra dienā, atrodoties uz savas dzimtas zemes, es ar pilnu atbildību paziņoju, ka esmu pieņēmusi lēmumu izņemt visus savus īpašumus no korporācijas Latvijas Republika reģistriem, tā saucamās zemes grāmatas un kadastrs un visiem citiem, kas ar slēptu un viltu ir iereģistrēts. Kāpēc es pieņēmu tādu lēmumu? Es atklāju liela mēroga krāpniecības schēmu. Tātad korporācijas Latvijas Republika pārvaldnieki, licences turētāji un tie, kas pārvalda šo teritoriju ar nosaukumu Latvija, tātad ir pilnībā diskreditējuši sevi, zaudējuši cieņu un godu. Nav rīcības spējīgas personas. Visu dara slēpti ar viltu, krāpšana un slēpti līgumi. Tāpēc es esmu paziņojusi jau šī gada, tātad 2024. gada 1. marta dienā savā suverēnas sievietes Ilgas deklarācijā par akceptu atsaukšanu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājai Čudzinai Ievai un Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Papsievičam Mihailam ierakstītu pasta sūtījuma veidā, tātad, ka es gribu izņemt no korporācijas Latvijas Republika savus īpašumus un pārņemu tos savā tiesiskajā valdībā. Tas ir neatgriezeniski paziņots. Tāpat tas ir paziņots arī ar publikācijām avīzēs. Un tātad 29. oktobra dienā šodien es paziņoju, ka ir anulēta arī zemes grāmatas apliecība Rīgas rajona tiesas zemes grāmatas apliecība kadastra numuram 80 44 01 302 78. Nosaukums Spriešļi Āķu ielā 2. Tātad Ādažu pagasta zemes grāmatas nodalījums numur 1261. Šī zemes grāmatas apliecība ir nederīga, spēkā neesoša, jo es, kā dzīva sieviete, zemes īpašuma pirkšanas brīdī, slēdzot līgumu, esmu tātad minēta dokumentos pavisam savādāk nekā šajā zemes grāmatas apliecībā. Te īpašnieks ir neeksistējoša mirusi persona. Tas nozīmē, ka dokuments ir falsificēts, spēkā neesošs, bez juridiska spēka. Tātad tas ir anulēts, Vedrusu Guļajevu mulku dzimtas zīmogs, ja, spēkā neesoša apliecība tiek atgriezta izdevējam Rīgas rajona tiesai. Tātad, jā, un šis dokumentu komplekts kopā ar anulēto zemes grāmatu tika nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā Vjatere Vitai, kā Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja, vietnieka pienākumu izpildītājai, kopija Nārnickai Vitai, kā valsts zemes dienesta ģenerāldirektorei, un Mikelsonai Karīnai, kā Ādažu novada pašvaldības vadītājai, kas ir pilnībā zaudējusi jebkādu uzticību un cieņu un godu, nodarbojas ar teroru un pretiesiskām darbībām, nodarot kaitējumu. Jā, tā kā 8 punkti, uz ko es balstos, uz faktiem, ir minēti šajā vēstulē,
Vjaterei Vitai. Dokumenta numurs ir IG 2024 1029 svītriņa 7119 svītriņa 01. Jā, tā kā nosaukšu dažus faktus. Ir labi zināms, ka Bībelē un svētajos rakstos ir ierakstīts, ka Dievs zemi ir nodevis tiesiskajā valdījumā pārvaldīt sievietēm un vīriešiem un visus arī resursus, zemes resursus. Nevis korporācijām, nevis pašvaldībām, bet sievietēm un vīriešiem. Tas arī rakstīts 1611. gada Jēkaba Bībelē. Tas ir neapstrīdams fakts. Un ko dara korporācijas? Korporācijas izskrābj no dzīviem vīriešiem un sievietēm šīs zemes ar viltu, veidojot fiktīvas personas caur fiktīvu personu datiem. Jā. Tātad es paziņoju, ka līdz šim brīdim no mutiskas un rakstiskas vienošanās starp mani, sievieti Ilgu un vīrieti Raiti, kas bija Sijā Pilar 3 pilnvarotais pārstāvis uz zemes īpašuma pirkšanas brīdi, 2020. gada oktobra dienā neviens nav pieteicies, nedz uzrādījis valdījuma tiesības zemes platībai Baltezerā 0,3821 hektāru platībā. Līdz ar to es pamatoti dēvēju sevi par vienīgo un pilntiesīgo šīs zemes teritorijas platības tiesisko valdītāju un īpašnieci neatgriezeniski. Šī teritorija ir izņemta no korporācijas Latvijas Republika komercreģistriem un atrodas ārpus korporācijas Latvijas Republika un vai uzņēmuma Ādažu novada pašvaldība. Tā ir neaizskarama teritorija. Paziņots, 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 neatgriezeniski. Tātad, pamatojoties uz Latvijas Republikas personu radīšanas uzņēmumu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Tieslietu ministrijas dzimstarakstu departamentu, tātad šo iestāžu konkludentajām darbībām ir pierādīts, ka persona vislieliem burtiem Ilga Guļaeva neeksistē un nevar tikt izmantota, lai veiktu ierakstus zemes grāmatas apliecībā vai kur citur. Līdz ar to ar notāru un Rīgas rajona tiesnešu starpniecību tika veikti nepatiesi ieraksti zemes grāmatā uz neeksistējošu īpašnieku. Sekojoši nostiprinājuma lūgumi Rīgas rajona tiesas zemes grāmata nodaļai ir nelegitīmi atsaukti, nav spēkā esoši. Tāpat esmu konstatējusi, ka Rīgas rajona tiesas tiesneši nodarbojas ar patvaļu. Tātad uzreiz pēc īpašumu iegādes sāka notikt ļoti nesaprotamas lietas. Pirmkārt, Ādažu novada pašvaldības policija regulāri sāka iebrukt privātajā īpašumā, manā valdījumā, falsificēt visādus ziņojumus, veidot nepatiesus sodus bez pārkāpuma sastāva. Oskars Feldmanis, Edijs Pivarūns, Ivars Svencis, Karenčiks Raimonds. Tie ir personu vārdi, kas ir ziņojumos un kas ir iebrukuši manā privātajā valdījumā, tiesiskajā valdījumā. Tātad šīs personas tālāk nodod datus un izspiež naudu ar nosaukumu sots. Tātad caur Ādažu novada pašvaldības administratīvo komisiju, Veinberga Jāņa personā, tātad bez jebkāda līguma. Šīs personas neņem vērā ne faktus, ka zemes īpašums ir neaizskarams un tur nav ne atkritumi, tur ir tikai dažas priedas, ja?
Viņus neinteresē, viņiem vajag naudu. Viņi izspiež to naudu un jau piesaistījuši un nodevuši manus visus datus zvērnāt tiesizpildītājiem. Tā kā pirātisms saskaņā ar jūras tiesību konvencijas 101. pantu, un šīs personas to dara jau 4. gadu. Tā kā šis ir viens no punktiem, kāpēc es pieņēmu lēmumu izņemt no korporācijas Latvijas Republika reģistriem savus īpašumus. Un arī, jā, kā minēju, par Rīgas rajona tiesas, tagad tiesnešu patvaļu. Esmu konstatējusi, ka tiesneses lomas tēlotāja Sandra Zēre vienpusēji, bez teritorijas apsekošanas, bez saziņas ar mani kā tiesisko valdītāju ar īpašnieci, tad arī ignorēja Ādažu novada būvvaldes izziņas par ēkas neesamību un zemesgrāmatas ierakstus kopš 2012. gada. Izdomāju, ka tagad pēkšņi ar 2023. gada janvāri šajā īpašumā pēkšņi ēka parādījusies, no gaisa nokritusi. Tur ir pagrabs, jā, tur ir tāda neliela bufīta pagrabiņš, bet tā nav ēka. Bet, tiesnes vienpusēji ofisā sēžot ir izdomājusi, ka, tagad tā būs ēka, un vienpusēji piešķīra tai pat veselu kadastra numuru. Tas ir nepieņemami, tā ir patvaļa. Tā kā šis Sandras Zēras lēmums, numurs, tā kā lēmums no 13. janvāra 2023. gada, ar žurnālu kaut kādu ierakstu 300-005-77-90-90, tiek anulēts pilnā apmērā bez akcepta, bez regresa, spēkā neesoši, nekad netika paziņots pienācīgi, nav spēkā esoši, anulēts. Tā kā kadastra apzīmējums tika piešķirts patvaļīgi būvei 804401 302 78 003. Sandra Zēre. Patvaļīga, nesaprotama rīcība bez tiesiska pamata. Nezinu, kāda mēnesis fāze jums tur bija pieņemot lēmumus. Jau ignorējiet. Būvvaldes pat atzinumus par būves neesamību. Jums nav kārtībā, laikam, ar domāšanu. Tā kā ir veseli 8 punkti, balstoties uz kuriem es pieņēmu šo lēmumu izņemt no korporācijas Latvijas Republika visus savus īpašumus un valdījumus, un visi mani īpašumi un valdījumi tagad atrodas dzīves sievietes Ilgas Aleksandra meitas tiesiskajā valdījumā, ir neaizskarami. Tie ir ārpus Latvijas Republikas korporācijas, Latvijas Republika teritorijas. Paziņots. Tā kā es patiesi vēlu, lai notiek dievaprāts ar visiem, kas veic šo patvaļu, krāpšanas schēmā iesaistīto un kas veic zemes izkrāpšanu no vīriešiem un sievietēm jau vairāku 10 gadu garumā.